Nezinu īstenībā, ko lai jums visiem pasaka. Tā, katrā ziņā tā kā notika te, tā parasti nenotiek. Un labā ziņa, protams, kad iekļuvām pusfinālā, arī caur ērkšķiem izdevās tikai 4. brauciens un tikai tāpēc tajā pusfinālā iekļuvām. Pusfināla starts kaut kas tāds, kas nekad iepriekš nav bijis. Redzēju, ka Timijam Hansenam ir foršs starts un ka, zinot no Vācijas, ka mums tie sajūgi nav tie stiprākie, tad speciāli biju stipri uzmanīgāks un atkārtot to starta procedūru jau aizvadīju ar 100% piesardzību, bet vienā brīdī vienkārši sajūga pedāls palika kā akmens un nebija vairs iespējas viņu nospiest un mašīna aizbrauca pati uz priekšu. Tā problēma ir jāmeklē un tad jau kuriozi tikai sākās, ka mani mēģināja atpakaļ nolikt uz starta līnijas, bet neitrālajā es jau vairs ielikt nevarēju un arī ātrumā ne. Kā bija pirmajā, tā bija. Tā kaut kā mani aizbīdīja līdz starta līnijai un otro startu jau ņēmu ar izdarbinātu motoru tikai ar startera palīdzību. Un visi pārējie jau aizbrauca un tas jau bija skaidrs, ka tās sacensības mums būs beigušās. Pēc tam arī izlīda visādas ķibeles, bet tas jau droši vien, ka īsti vairs nav svarīgi. Jāsaprot uz priekšdienām, kas notiek, jo nekad pagātnē nav bijušas tieši problēmas ar sajūgu man kā braucējiem. Tas nozīmē, ka varbūt tehniski kaut kas nav labi, jo otrajā startā visi pārējie var aizbraukt, es nē. Tās rokas īstenībā drusku ir nolaidušās šobrīd, bet nezinu, ko iesākt un ko darīt. Jāanalizē, jāskatās, ko mēs varam izdarīt labāk un jādodas tālāk uz nākamajiem posmiem. Varu pateikt, ka ļoti daudz vēl ir jāstrādā ar tehniku, lai varētu mēs cīnīties par top 5, bet tas mazais solīts jau tika paspērts un par to esmu priecīgs. Tā kā jāturās, jāskata visā tajā pozitīvais un jāiet tālāk.